Labrīt visiem. Pirmais rīts. Piecēlāmies Prāgā. Šeit skaisti spīd saulīt. Tramvajs brauc. Cilvēki daudz un dikti. Slējamais alus. Ja nemaldos, ap 3 eiro. Ar nosaukumu Kozjol. Nazdrovje. Nazdrovje. Troška diškamade. Pastaiga pa Prāgu. Skaisti. Nu, un cik es saprotu, šī skulptūra maina savas formas. Wanna be my vlog, no? Ciao, ciao. Where are you from? Latvija. It's okay. Latvijans. Nu, kā teikt, es šajā arodā neesmu vienīgais, te reku vēl viens man aroda brālis ir. Arī filmē vietējā televīzija. Bet, nu, viņi nav tik populāri kā kanāls Peteriks Piks. Arhitektūra iespārta, paskatās fonā, kas te notiek. Ai. Kas te notiek? Ko mēs pasūtam? Azartspēles. Kaut kas ir pazūdis, ne? Protams, atkal. Kaut kāds naudiņas. Nē, viss ir. Naudiņas tiek meklēts tagad. Kronās vai eiro? 100 kroniņš. Pēc pāris stundām. Varbūt visiem nav zināms, bet šī ir vieta, kur tika radīts slavenais apsins. Un arī šodien mēs esam ienākuši vienā vietā, kur viņu pasniedz oriģinālajās receptēs. Kā varētu redzēt, pat uz sienām laumiņas visādi sazīmēts. Opā, un te Andris sēž jau. Meitene sagatavo mums garšīgu apsiņu. Kāpēc tāds patušs, tas krodziņš? Čērs, Andris. Prieciņā. To viss izdarīt. Fresh. Pretty good, not so bad, like, no? I guess my eyes will fall off. Wake up in the Saturday morning. Very good. Very tasty. Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prātu. Izrādās, arī Prāgā ir metro. Kā jau katrā sevis cienošā lielā pilsētā. Thomas Thomas from the USA, man. You see? From USA. Where for you, man?
Latvijā. Latvia. Latvijā, jā. Esam jumtā. No šejienes var pārredzēt visu skaisto pilsētu. Un es jums gribētu parādīt nedaudz no balītes, kas notika iekšā. Ejam! Duplex, rooftop, venue. Nu, tur mēs augšā vakar bija. Tūts, party. Diezgan kvalitatīva mūzika skanēja. Tādā veidā, ka tumbiņas nebija izgrabējuši viņiem. Bija tāda lieta. Piekā. Narodņa muzejs. Te vēl viena muzeja ēka ir. Kopā viņš ir vairākām telpām sadalīts. Biezie Čehi. Nu, moši tu gribi izstāstīt, ko tu te dari no agra rītiņa jau? Kas te notiek? Visādi Ziemassvētku klabuni. Janvāris jau vidū, bet mēs esam trāpījuši Ziemassvētku tirdziņā. Tepat pie muzejas fonā. Skaisti iela, te reku. Desiņas vēl var dabūt sašsīk. Viss kaut ko ir cilvēki sagatavojuši te. Viss skūp. Man patīk Prāga. Thank you. Have a nice day. Par to Prāgu. Paskatās, kur te kungi te iepeldējuši kaut kādā mazajā degais stūrīti. Viss vienā grafiti. Vecās lampas. Zum! Protams, ienāk ir Čehu primārkā iekšā, kad lupats nopirkt. Šis maksā 365 Čehu kronas. Balss aizkrīt uzciet ir. Man liekas, rīt būs vēl trakāk. Prāga, centrs, teiksim, vecpilsētas centrālais laukums. Arhitektūra vienkārši superīga. Te būs tie traki pulksteņi aiz stūra. Kā jūs redzat, pilns ar turistiem. Piedodiet, man balss ir pazudus. Paskatās, kas pa tautu savākušies, lai abrīnot šo daili.
Nu, cik tā pulkstens? Cik ir pulkstens? 5 pār, man liekas. Vārds sakot, jā. Malčāls piķis aizved. Man kaut kā apetīt nav šodien. Nevelk uz ēšanu. Kaut kā tā, viena baznīca, otra baznīca. Nu skaisti tā Prāga. Es jums noteikti visiem iesaku atbraukt. Pusmāju nokrāsot tikai. Un logu aizbarikādēt. Man liekas, ka šī ir arī vienīgā ēka, kuras es redzējis tādā paskatā. Interesanti lieta, ka te tiešām ir tik tīrs un skaisti. Visu pilsēti Čehi tiešām ir cepur nost. Rūpējas pa savu pilsētu. Visur mazais bruģīts uzlikts ir. 3 dienas, cik es šeit esmu. Neviena kāja man nav paklupusi šeit. Jums te nav neviena bedra. Tāda maleči īstenībā. Cepur nost! Kā jau katrā sevis cienošā Eiropas Savienības valstī tek pa vidu upe. Šīs upes nosaukums būs Latva. Viens no tiltiem. Un ej uz to trako Kārļu tiltu. Tas ir nākošais. Tad paskaidīt, cik tad tie tiltiņi ir. Vai ku bautūras var izbraukt ar laiviņu. Romantiski jums tā pilsēta ir. Pils tālumā fonā varbūt redzēt. Wow! Kaut kāds nesaprotamās skulptūras. Man liekas, tikai Čehi šito var saprot. Viens ir atvērts un otrs ir aizvērts. Te paskatās kāds smuka vietiņa, kur paēst. Tur biezie ješks laikam tikai iet. Sākuma cenu vismaz 1000 kronas ienomēt, gan jau lai kafiju padzert. Nu, rekuī Kārļu tilts. Pozor! Ledus bārs. Es domāju, ja es iekšā paņem ir pinti, jāpaskatās, kas lācīt ir vēdurē. 50 kroniņas. Viss vienu ledu. Patīkam un, kā teikt, svaigs gaiss. It's ready, yeah? No ledus krūze ir. Nevar nemaz iedzert jokaini. Krūze no ledus. Dienas vakars. Ceļojums ir beidzies. Pilsēta ir apskatīta. Daudzas lietas neredzēju, ko gribēju redzēt, bet visticamākais uz atgriešanos. Paldies par skatīšanos. Un tad jau tiekamies nākošajā manā video. Paldies!